Watch the gate. Swim it. Sveiciens visiem! Mani sauc Ivo. Darbojos ar komandu DPA, XCO, MTB, jeb olimpiskais cross ar kalnu divriteņiem. Manā rīcībā ir dotajā momentā 4 braucēji: Matīs Freimans, Pēters Janevits, Reins Adrianovs un Kristofers Rācinājs. Te nu man fonā ir tā DPA komanda, kas ir diezgan neraksturīgi, jo XCO MTB ir individuālais sporta veids, bet kopējā aina ir tāda, ka mēs esam komanda, un mans pienākums ir tas, ka es sekoju līdzi gan treniņu nodarbībās, gan ārpus tām. Un tas galvenais mērķis ir tos džekus, kas ir katrs no savas vides paņemts ārā un katrs ir savu personību individualitāti kaut kādā veidā sasaistīt kopā un veidot to komandu. Jo skaidrs ir tas, ka, lai izpildītu to mūsu mērķi, kas ir Rio Olimpiskās spēles, mēs nevaram ne 1, ne 2, ne 3, bet vismaz 4. Un es uzskatu, ka manās rokās ir šie te 4 cilvēki, kur katrs no savas puses ir savdabīgs, kas var veidot to komandu. Var teikt to, ka sākumā bija vienkārši no dažādām vietām paņemti cilvēki, un tagad ir tā, ka ir komandas gars, ir komandas atmosfēra, plus mīnus katrs par to otru mēģina kaut kā savā veidā veidot saliedētību. Pa lielam tas, ko es esmu gribējis no savas puses, ir pa kaut kādiem 80% īstenojies, vēl paliek tie 20%, kas ir sacensību laikā, tā atmosfēra komandā, pirms gongas, pēc gongas, tā ikdienas sadzīve, kas ir pārbraucot starp gongām, sacensībās, tepat mājās. Tas arī īstenībā ir tiešais mans uzdevums, ko es ar savu darbu arī papildus mēģinu stimulēt to, lai džekiem nekā netrūktu, lai mums būtu tā saliedētības sajūta, un mēs ietu uz vienot mēģu vārdā, koncentrēties tikai uz to mūsu uzstādīto rezultātu, kas ir savākt vajadzīgos punktus nācijai, lai viens no viņiem vai 2 no viņiem tiektu uz tām olimpiskajām spēlēm.